Sveiciens visiem! Te pilsētnieks laukos, kā vienmēr, nodarbojās ar lietām, kuras interesē gan pilsētnieks, gan lauciniekus. Un tā kā tie, kas manu seju zina no zilajiem ekrāniem, atcerās, ka man ir bijuši dažādi raidījumi, tai skaitā arī autoraidījumi. Līdz ar to arī cieša sadarbība ar kādu no ražotājiem. Proti pagājuši daudzi gadi, atvainojies, šodien beigais vējš, mēģinu kaut kādīgi ierakstīt, lai nav jāiet telpās. Tātad pagājis ir laiks, un savā mirklī es izdomāju, ka no Zviedrijas atvedīšu sev foršo Volvo, kas man derēs laukos, kas dīzelīts, D5 dzinējs, mehānika, viss kārtībā. Un vecas atmiņas par Subaru. Tie, kuriem ir vairāk par 20 gadiem, noteikti atcerās Subaru slavas laikus, šos te rallijas, Colinu Makreju un tā tālāk. Līdz ar to man arī izdevās gan padarboties ar Subaru, tikko viņi atnāca Latvijā, līdz pat tam, kad es arī ralliju ar Jānu Vorobjovu nobraucu pēdējo savu ar N grupas imprezu, kas tika ražota ProDrive'ā. Kā autotirgotāji saka, tad auto īpašnieks mēdz būt divas reizes laimīgs. Pirmo reizi, kad viņš ir nopircis savu jaunu mašīnu, un otro reizi, kad viņš ir pārdevis savu veco mašīnu. Proti, šeit, dzīvojot laukos, man ir grūti ar priekšpiedziņu izdzīvot, tīpaši, ka man tur kalniņā jābrauc augšā, un tur ir dubļi, un ziemā tur aizpatina, līdz ar to es tur varu iesprūst, un tad es nonācu pie domas, ka vai nu es ceļu remontēju, kas izmaksās 1 miljonu, vai es nomainu mašīnu. Un tai mirklī, ka es sāku domāt, pret kādu mašīnu tad es viņu varētu nomainīt, vienīgais, kas man nāca prātā, tas bija Subaru. Man ir bijuši dažādi Subaru. Man bija sākotnēji Foresters Turbo ar pareizo visu tuningu, kas bija drūmākais spridzeklis, un tie bija 90. gadi, kad, teiksim, Imprez ņēma 6 sekundēm sotaku. Tas bija fantastika. Šobrīd tas jau ir nieks. Tad man bija arī Tribeka, kuru es gan prezentēju, kad viņi ienāca Latvijā, gan arī pēc tam tādu iegādājos un arī vairākus gadus braucu bez bēdām. Atmiņas par Subaru man ir tik spēcīgas, ka nekas cits man vietā nenāk. Un līdz ar to tad es nolēmu pameklēt tirgū vecāku, tādu palietotāku Subaru, ar kur man nav žēl maukt pa grantenēm un pa dubļiem, un Volvo nodot kādam citam, kuram tas būs noderīgāk. Tagad pa visu pēc kārtas līdz pat braucienam pie vecajiem džekiem no Subaru laikiem uz servisu, lai noskaidrotu galu galā, ko tad es esmu nopircis. Vai tā ir štelle, vai tā ir pilnīgākā misene? Kā domājat jūs? Ja runājam par Subaru, tad parunājot ar vietējiem džekiem, mehāniķiem, es ātri sapratu, ka jaunā paudze nerubīja vairs, kas ir Subaru. Viņi uzskata, ka tā ir grūti remontējams automobīlis un vēl visāds problemātisks. Bet es secināju, ka tas ir tikai dēļ tā, ka viņi nav raduši ar šiem te auto strādāt. Atšķirībā no tiem džekiem, kuri gadiem ir strādājuši Subaru centros un ļoti labi zina šo automobīlu. Bez tam mana rallija pieredze arī, kā teikt, pierādījusi to, ka Subars ir ļoti izturīga un droša mašīna, un arī mehāniķi, kas mums palīdzēja, kā teikt, rallijā, arī turpatās ceļa malā vienmēr spēja viņu saremontēt. Kas tad ir mainījies? Vai pa šiem teju gandrīz 20 gadiem mēs esam aizmirsuši par tām visām labām lietām, vai vienkārši mums ir noņemts tas no mūsu priekšā ekrāna un visur izdzīti ir kaut kādi elektroautomobīļi, hibrīdi un vēl visādi sūdi? Tie sūdi noteikti nekalpos tā, kā kalpo Subaru, kas ir Fuji Heavy Industries, un īstenībā viņu primārais uzdevums ir ražot militāras dabas automobīļus, lidmašīnas un tankus. Un tas ir tikai tāds paralēls projekts. Līdz ar to man tā atmiņa ir ļoti laba.
Un es paredzu to, ka daudzi joprojām turpina braukt ar Subaru, jo tā ir atkal tāda marka, no kuras tik vienkārši nevar nokāpt. Tā ir savu veidu narkotika. Pilnpiedziņa, diezgan droši izturīgs automobīlis, ar kuru droši var doties super dubļos vai mežos un no turienes izbraukt. Un jums nemaz nevajag džipu. Un te man atmiņa, kad es kādreiz reklamēju šo te brendu, te mēs arī teicām, rādot šo te Outbacku, ka tas ir tiešām automobīls. Suns arī atnāca, viņam arī interesanti, ka tas ir automobīls, ar kuru jūs dienas pirmajā pusē varat aizbraukt uz mežu sēņot vai uz copi vai uz medībām, atbraukt atpakaļ uz mājām, pārģērbties, noskalot viņu un vakarā mierīgi braukt uz operu, un arī tur jūs neizskatīsieties stulbi. Gribās tos laikus atgriezt, lai es neizskatītos stulbi, vai ne, Bardi? Nē. Autiņš ies, un manuprāt, es izdarīju pareizi izvēli, kad viņu paņēmu, jo tas man tiešām uzreiz rada drošības sajūtu un iespēju izbraukt no ļoti daudzām vietām. Outback, jā, Outbacks man nav bijis, un tāpēc varbūt tā ir nepiepildītā vēlme. Bet mana sadraudzība ar vecajiem mehāniķiem ļoti aši pati pa sevīm izveidojās. Proti, es nesāku meklēt, kur viņa telefonu un tālāk, bet es meklēju āķi, kur nebija šim te Subaram. Un ieejot Sesā, es atradu autoservisu, kurā ir šādi āķi, un atšķirībā no jauniem āķiem, kas mēdz būt 300–400 eiro vērti, es atradu lietotu pa 80. Un es domāju, kāpēc man šai te vecajam izkastē būtu jauns āķis jāliek. Tā kā āķis man arī ir, un no āķa arī sākās viss un turpinās. Līdz ar to, vai šobrīd ir vērts šāda te gada automobīļus vēl pirkt un lietot, vai viņas aizmirst un norakstīt toalmetā. Tāds ir šī sižeta jautājums. Bet par to mēs uzzināsim aizbraucot uz Rīgu, pie džekiem, kuri gadiem pasvītroja, remontē un eksploatē šādas automobīļus. Braucam! Nu, kā godīgs laucinieks atbrauc uz Rīgu ar autobusu šodien un ejot pa ceļām varu bišķiņ papļāpāt un pastāstīt par šo te visu ideju plašāk. Viens ir tas, ko es uzreiz sapratu, ka pasaule ir tik maza, ka Reku Šeku ir garāžu kooperatīvs, kurā man daudzus gadus bija garāža. Kad es taisīju autoraidījumus, man te stāvēja laiva, tur motori, tā. Beigās es, kā teikt, atkritījos no tās garāžas, bet kad es saprotu, ka man uz šejienu atkal ir jānāk, es saprotu, cik pasaule ir maza un ka viss ir tepat blakus. Līdz ar to, Reku, mēs tuliņās jau pietuvosimies pie vietiņas, kur grib jums parādīt. Nu, lūk, te patās pie Dzirnavnieka, kurā mēs iekšā šoreiz neejam, bet es tā arī esmu bijis, jo tāpēc, ka te ir priekš Volviķiem detaļas Zviedru auto. Nu jā, bet šobrīd man interesē Subārs, un atbraucot šeit, man sirdi silda tas, kad Subāri nav izmiruši, ka Subāri īstenībā Reku Šeku visi ir. Rekur mums ir Legāsis, rekur mums ir Foresters, vēl viens Subāriņš, rekur ir Imprēzes visiem zināmās. Rekur vēl, dažādi gadi, dažādi modeļi. Un tad tiešām rodas jautājums, kas ar Subāriem notiek mūsdienās, vai tie Subāri, kas kādreiz tika ņemti, kā bagažnieks norūsēs pamatīgi, vai tie tiešām ir kaut kur izbeigušies. Kaut gan es neticu, tāpēc arī mēģinu šo te tēmu celt, saprast galu galā, kas ar Subāriem šobrīd notiek. Un man nekad nebija bijis Outbacks, un es, protams, sākotnēji pētīju apmēram šādu te gada modeli. Nu, un tad es sapratu, ka bļāviens, viņi tomēr, es tomēr benzīnu labāk nekā dīzeli. Līdz ar to benzīnieki, viņi kaut kādi 6, 7, 8 štuki
Es domāju, es nevaru atļauties tādu naudu, līst parādos vai sākt kādam kalpot, lai pie tādas tiktu. Es nevaru, un galu galā aitām jau vienalga, kas ir, ar ko es braucu, un sunim arī vienalga. Un tad es pārcēlu bišķiņu savu uzmanību uz šādiem Outbackiem, kas jau tagad izskatās jau tādi veci, tā kā man, teiksim, trāpies 2006. Gads. Bet man liekas, ka, kas tad viņiem tur tāds var notikt? Ja viņi nav nopūši, kas īstenībā diezgan bieži notiek ar Japāņiem, jo bleķīšu te izli. Tad, aizpeldot uz šiem gadiem, es ieraudzīju, ka tā ir pavisam cita cena, un es tādu varu praktiski jau mēģināt izdabūt laukā pa 2. Tā ir cita lieta. Tad tikai rodas jautājums, vai es neesmu iegrābies. Bet tā kā man ir vecie kontakti no rallija laikiem, es uzzvanīju Romkam, un Romka saka, tu galvenais izvēloties, skaties, lai tilti ir veseli. Pārējais viss ir darāms, taisāms. Šroti tagad esot pilni ar šādām te detaļām. Tā kā tā. Ielīdīsim te pie šefa, iepazīstināšu jūs ar Raināru. Un gal galā, ja jums būs interese kādreiz pievienoties subāristiem, tad pie viņa te var braukt, kā jūs redzat. Viņš nav vientušs. Iepeldot te, es uzreiz ieraugu vecos labos laikus. 2008. gads, Solbergs, Atkinson spridzināja. Un tas bija tas laiks, kad arī Letiņiem parādījās subārs. Ļoti labi atceros to laiku, ka Garais pasūtīja N grupas subāru, ar ko brauc Cauni. Caune, nelaiķis jau Cauni. Viņš bija pirmais, kurš mani kā žurnālisti izvadāja pa Liepāju, vienreiz pa Dopu, un es sapratu, ka tā nav mirstamā vaina. Kur ir Jančiks, ar kuru es beidzu braukt gadu arī ar N grupas subāru, tieši tādu dzeltenā krāsā. Urā, urā! Kur Rainārs, ar ko es jūs iepazīstinu. Tas bija negaidījis moments, kad mēs atkal tikāmies pēc tik gadiem. Jo es meklēju āķi, un pie jums bija baigi lēti āķi. Lietotie. Lietotam nav nevainas. Jā, respektīvi āķis lūpā. Pastāst man, kur es jau nogāju gar šiem te subāriem, kā viņi izskatās mūsdienās. Te dažādi stāsti katram Subaru ir. Un kur eksemplārs no Anglijas, piemēram, kas nav redzējis Latvijas sāli. Jā. Attiecīgi labs. Piemēram, auto atbraucis no Amerikas, kurš gaida savu certifikāciju. Tas arī ir kā no salona. Protams, ar saviem defektiem, kas ir atrodami interneta dīlēs. Un par šiem neko sliktu te pateikt nevar, bet ir, teiksim, vecāki modeļi, kas tur varbūt rindā iet uz priekšu. Jā. Piemēram, šis modelis ir piedzīvojis šonedēļ ļoti labu aizsardzību pēc rūsu, tātad pret rūsas apstrādi. Veicam, jo mūsu motīvs ir dot automašīnām pievienota vērtība, lai viņas var lietot. Ja, teiksim, automašīnas padaram derīgas lietošanai, tad jebkuru automašīnu. Lūk. Jo, kad es izdomāju savējo ņemt, tad man atkal Romka teica, tu galvenais skaties, lai tilti veseli. Pārējo mēs pielasīsim, šroti esot pilni un viss esot taisāms. Tā ir? Tur ir taisnība. Manā skatījumā vispār jāsāk mašīnas izvēle faktiski ar virsbūvi, jo ir mašīnām, kurām nav paveicies. Viņas jau ir sarūsējušas un nav vairs pie kā pieskrūvēt labus tiltus, labus amortizatorus, bet mašīnas, kas ir spējušas saglabāt savu skeletu, ja, tad tām var darīt, ko tu gribi. Arī āķi pielikt, piemēram, ja, bet ja nav kur pielikt, tad neko nevar izdarīt. Jā, es jau te pirmī filmējot atcerējos, ka man arī bija Tribeka, un ka viņai, tas vāks ir... Jā, Tribekas klasiskā vaina Latvijas apstākļos, šis te vāks vienkārši norūsē, bet, laba ziņa ir tā, ka drīz varēs tikt iekšā neatverot. Jā, respektīvi,
tev te nekāda ierobežojuma nav, kurš gads un kāds stāvoklis, tu visu ņem pretī, un ko var sataisīt, to arī satais, vai ne? Jā, mēs nodarbojamies ar visu Subaru modeļu remontu, apkopi un uzlabošanu, ja ir nepieciešams. Padaram tā, lai tas auto ir kā cilvēks vēlās. Jā, tur ar uzlabojumiem, ar tehnisko pusi, jā, tur var norestaurēt līdz tuvu labam, ļoti labam stāvoklim. Šos te modeļus vairs tā kā neražo, tad viņi tagad baigi labi aiziet tā kā kolekcijās, jā? Es pat dzirdēju, ka Īlem esot kaut kur pagrabā jauns stāvot stienis. Gan jau. Nē, nav tikai Īlem, ir arī šeit no šī rindā atrodējumiem auto. Visticamāk tas zilais sedans, jā, kam vēl ir stūre bardačo, kā tā teikt. Viņš jau var nonākt kaut kur kādam kolekcijā, jo mašīna, kas nav sarūsējusi, kas ir ar savu stāstu, ar savu vēsturi, viņai vienmēr būs vērtība. Kā vecam vīnam, pieaug tikai. Nu ko, dzenam ārā to manējo, lai es krītu ģībonī no tā, ko redzu. Nu redz, izbrauca pats ārā, tad viss būs labi. Nu forši, davai bišķiņ pastāstam par to, ko tu man stāstīji, kad es atbraucu pāķi runāt. Kad tu teici, ka tu ar katru īpašnieku izrunājies, cik ilgi viņš ar viņu grib braukt un tam līdzīgi, jā? Jā, tas ir man svarīgi pirms sākt remontu saprast, kādam mērķim tiek mašīna gatavota, jo mēs kategoriski negribam tādus darbus darīt, kur kaut kas ir ar drāti jāpievelk un vienkārši vajag aizbraukt līdz rumbulai. Tādus mēs vienkārši negribam. Jā, mēs gribam uztaisīt cilvēkam tā, lai viņam ir prieks par to, kas ir izdarīts, un lai var braukt ar to mašīnu. Pats svarīgākais. Un ja viņam nav doma braukt, tad es īsti nesaprotu, kāpēc mašīnu vispār ir jālabo dažkārt. Protams, ir arī mašīnas gadījumi, kad cilvēks vēlās salabot mašīnu un viņu pārdot. Un citreiz liekas, ka kāpēc tu dari tādu muļķību, ka tu guldi naudu iekšā mašīna, kurai tūlīt tev sitīs cenu nost reklāmā. Bet ir cilvēkiem pieeja, kurš saka, es negribu nevienam neko iesmērēt. Tā mums arī patīk darīt, lai ir labāk. Tak man atbildi, tā ir miskaste vai tomēr vēl štelle? Es domāju, ka mēs, ja brauks uz apkopēm uz šajieni, tad domāju, ka mēs vēl tiksimies vairākus gadus. Viņa nav slikta. Viņa kalpos ilgi un dikti vēl. Tā kā, ja tiks pieskatīts, viss ar viņu būs labi. Jo daudz jau zin, kā tagad runā par to, ka tur jaunie modeļi, tur baigās elektronikas, šitie veci novecojuši mēsli. Bet citi atkal saka, ka tur esot baigi labi, ka tur nekā lieka nav, ka viss ir pārbaudīts, viss ir izturīgs, viss ir, kā teikt, mežus izbraucis, un nekas tur īpaši lūst nevar, jā? Jā, vecās pārbaudītās tehnoloģijas, automātiska ātrumkārba, parasts motors, vienkārši apkopē, vienkārši auto. Tad viņš neradīs ne servisam galvas sāpi baigo, ne arī pašam saimniekam. Protams, ir kaut kādas lietas, ko sauc laika zobs. Ja, kaut kāda varbūt galvas blīve pēkšņi tur kaut kādā karstā vasaras dienā saka, hei, jā, mans vecums ir tāds un es gribu nomainīties. Bet visādi citādi nē, brauks tas auto. Redz, tu mani iepriecini, tāpēc es arī esmu pie tevis un tāpēc man ir video līdzi. Jo mēs te principā 3 vajadzīgas šteles izdarām. Viens ir, es dabūnu savu mašīnu, foršu, Ainārs parāda, kur viņš atrodas un pastāsta, ko viņš dara. Un jums visiem ir iespēja tomēr pievērst uzmanību Subariem, jo, kā mēs redzam, kad viņi nav pazuduši tā kā, citi daži labi. Ko galu galā mēs tam autiņam paspējām izdarīt? Auto par cik tikko, kā tu pats teici, tev bija iegādāts, tad ir veikta apkope, elementāri, filtri, eļļa, nomainītas sveces, kas šķaudījās, nomainītas vārstavāku blīves, kur arī tas laika zobs saucamais, jā, kas ir normāli, jā, viņus nomaina un kādu brīdi jau tas neliks vispār vairs par sevi runāt. Un galvenā lieta, kas droši vien šo auto padara
mazliet labāku par pārējiem. Tieši šādiem pašiem mašīna ir piecelta augšā, uzliftēta pa 3 centimetri. Bet, kad tu brauc pa nelīdzeniem ceļiem vai pa dubļiem, tie 3 centimetri var būt izšķiroši. Vai tu ej pēc traktora, vai tu vēl neej pēc traktora. Tā kā tā. Nu, jā, tas jau bija galvenais iemesls, kāpēc es Volvo mainu pret šo, jo mana priekšpiedziņa laukos ir bēdīgi. Nu jā, šī te piedziņa, kas ir Subaru, viņa tiešām ir sevi pierādījusi. Viņai, lai arī elektroniski viņa slēdzās klāt, bet viņa ir uzreiz. Viņa nav jāgaida, kas tur saslēgsies, kas tur nostrādāja, nenostrādāja. Viņa nostrādā. Nu, es domāju, ka lauka teritorijā daudz ar šitādām mauc un arī mauks vēl, kamēr viņas būs tirgū dabonams un kamēr būs rezervas daļas. Šo modeli varu pateikt, mūsu klienti daudzi ir novērtējuši un nemet projām. Sliktākajā gadījumā dot kādiem saviem radiem draugiem vēl kaut kā, jo tā cena tiešām ir ap 2 tirgu viņai, ja, bet tā vērtība, ko tur viņa ir izdarīt, laikam tas katram pašam jānovērtē, ko ar viņu var izdarīt. Jā, daudz jaunie mehāniķi nesaprot Subaru un saka, tas ir baigi sarežģīti vai. Es saku, nu paga. Es ar Subaru mehiem esmu, vai dieviņi, pārdzīvojis daudz ko. Es neesmu dzirdējis, ka baigi mokās. Nu, mēs esam specializēts servis, tāpēc mēs nemokamies, mēs strādājam. Bet, ja man atbrauks, piemēram, kāds Maserati vai vēl kaut kas, es arī teikšu, ka baigi sarežģīti. Nu, vienkārši pirmkārt vajag instrumentus, vajag zināšanas, vajag pieredzi. Šīs lietas vai nu ir, vai nu nav. Palaižam šito video, paskatāmies, kāda būs skatītāja reakcija. Ja reakcija būs ar lielu interesi, tad varbūt paturpināsim nākotnē, pastāstīsim par katru no šiem te modeļiem atsevišķi, kādi viņi izskatās šodien, kādā viņi ir apmēram tajā tehniskajā stāvoklī uz doto mirkli tirgu un kur no viņiem būtu vērtīgāk nopirkt. Varam tā darīt. Uztaisīt ekskursiju Subaru pasaulē lietoto. Atgriežamies pagātnē. Nu jā, redziet, čaļi tur iekšā darbojās, tur gan ir tumšs, boksi ir, rezervas daļas ir, gudri cilvēki ir un laba draudzība arī ir. Tā kā paldies tev par padarīto darbu. Paldies par šo te. Es šodien gonkošu pa Grantenēm. Tagad žēl, ka pārstāja līt. Varētu braukt pa lielu dubli.